Kuram gan dzīvē nav gadījies tā. Plānojam vienu, notiek pavisam kas cits. Ar mani bija ļoti līdzīgi. Gribēju iet uz bowlingu, beigās atnācu uz Jāzepa Vītola muzeju. Ar dziesmu svētkiem ir gadījies arī dzen līdzīgi. Viedie plāno vienu un dzīvē notiek pavisam kas cits. Un tā dzimst leģendas. Šeit Jāzepa Vītola muzejā mēs par šādām leģendām parunāsim ar Ilmu Grauzdiņu. Viņa nav eksponāts, viņa ir dzīvs cilvēks. Labdien! Labdien! Par pārpratumiem, vai jums tādi zinām? Man liekas, ka tur jau paši dziedātāji un diriģenti arī ļoti daudz atcerētos ar tādām sadzīves lietām saistītām, jo tur jau tie smieklīgie pārpratumi uz katru soļu noteikti ir. Bet ir tādi notikumi un situācijas, kas ir palikuši vēsturē tomēr arī, kur atcerās ir, parasti gan vairāk tie ir saistīti tādām politiskiem momentiem, politiskām niansēm un lielajām dziesmām. Piemēram, no pirmā dziesmu svētku perioda, tā mēs tam parasti sakam, tas ir 1. līdz 5. dziesmu svētkiem. Un 5. tas ir 1910. gads. Diezgan situācija saspringta. 5. gada revolūcija, cik tur vēl sen ir, un melnā soķņa trakojusi ir, un tur ir visādas rīvēšanās un diskusijas. Un viens no tiem strīdu momentiem ir arī, protams, Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju. Jā. Jo tā oficiāli nav himna, un ir tā sakot pieņemts, ka, kā dziesmu viņu var dziedāt, bet tikai nodrošinot, ka kājās neceļās tauta. Un tad man liekas, ka tur ir sava gudrība bijusi tiem dziesmu svētku programmas plānotājiem, ka nelika to sākumā, jo, tad nedrīkstētu tā kā. Būs vēl, jā. Jā, bet pataupīja noslēgumā, kopējā koncerta noslēgumā. Ka visi jau tā kā visi ceļās, tieši tā. Un ja tur kaut kādi cara špiki vai ohrankas vīri ir bijuši, kurš tad tur vairs aizliegs cilvēkiem? Koncerts beidzās, ceļamies kājās, aplaudējam, viss kārtībā. Jā. 6. dziesmu svētkos. Toreiz nebija 20 virsdiriģenti, toreiz bija tikai 4 virsdiriģenti. Reku te viņi šitanī grāmatā, te ir izredzētie virsdiriģentiem, tieši pa virsdiriģentu grāmatu ir. Un te ir viena tāda bilde, lūk, te viņi visi 4 ir 6. dziesmu svētku. Pauls Jozus, Alfreds Kalniņš, Teodors Reiters un Emīls Melngailis. Un koncerts jau beidzās, izsauc visus 4 tagad priekšā. Un gan visa pusprogramma vēlreiz iznāca, jo Pauls Jozus diriģēja vēlreiz Gaismas pīlī. Alfreds Kalniņš tikko kā bija pārbraucis no Amerikas mājās, tauta sajūsmā, un tanīs svētkos mēs gribam būt kungi zemē dzimtajā savā, un mēs esam kungi jau tai zemē. To vēlreiz atkārtoja. Teodors Reiters vēlreiz Beverīnas dziedoni nodiriģēja. Un par Emīlu Melngailu saka, ka viņš esot bijis tik saviļņots un tik aizkustināts. Viņš jau tomēr patriots savā vēsturē visu laiku bija arī, ka viņš nesot varējis nodiriģēt vairāk savējo dziesmu. Jā. Tur tanīs pirmajos pēckara gados, 48., 50., 55. Tur vispār neviens nevarēja pīkstēt. Kā bija, tā bija. Uznāk viena kundzīte tautas tērpā, gados jau. Un tā bija Jāzepa Vītola atraitnām Vītola, un kad tas nāca gaismā, tad viņu uztvēra kā simbolu. Un tad viņi saņēma ziedus, noklausījās otrais Gaismas pils pirmatskaņojumu, tik tālu viss vēl labi, un nelaida nost. Un plaudēja, un koris vēlreiz Gaismas pili un dziedāja 3. reizi. Ko te varas institūcijas? Droši vien knibinājās, un tā, varbūt, ka, ja tur bija kāds no Krievijas, tad viņš хорошая песенка, пускай поет, пусть поет. Situācija izveidojās tāda, ka mēs bijām paši pēdējie, kas atstāja estrādes teritoriju, jo visi dziedātāji un skatītāji jau bija gabalā. Un tad no Mežu parka Priežu slēpņa viens pēc otra ārā brauca ap 20 smagās mašīnas ar brezenta segumiem, zaļiem karavīriem. Brutālais apspiešanas mehānisms atradās dziesmu svētku norises vietas tiešā tūmā. Tā sakot, katram gadījumam. Katram gadījumam tātad tādas lietas arī. Tādas lietas notikās. Un tad 85. gadā, te atkal ir, man liekas, ļoti spēcīgi pateikts, ir Tēvzemes Meģņa kora, vīru kora dziedātājs, plotnieks. Atceroties šo te gadījumu, kad tas Gaismas pils augšām cēlājs mednis nāca. Tātad, un beidzot pienāca brīdis, kad pēc ilga mēma stingzinoša klusuma atmodās koristi, atmodās skatītāji, klausītāji, atmodās tauta. Kā vētra pār Mežu parku piedēm šauca 4 vārdi - Gaismas pili, Haraldu, Medni. Un Mednis cēlās un nāca un diriģēja. Tas bija tāds neaizmirsams. Un tad vēl kas notika pēc tam, lūk, par ko klusē
Kas tonakt notika pēc gaismas pils augšņcelšanās uz svētku estrādi un skatītāju laukumā? Kāda vētra uzbangoja, kāds 9. vilnis pa Meža parka ieliņām vēlās uz Rīgu? Par to, lūk, jūs sakiet, vai kur tie kadri palikās, par to visas avīzes, visi fotoaparāti, televizori klusēja. Tikai skopas veids no rietumiem atskanēja. Un, lai piedod man vēsturnieki, es tomēr gribu apgalvot, ka atmoda sākās tieši tad, dziesmu svētku naktī, pirms 13 gadiem, viņš raksta toreiz, tādā 85. Jā, un šito tikai tā izlasīja, es domāju, jā, taisnība, jo krājās jau pamazām. Cilvēks plāno, Dievs dara. Jācer, ka šogad 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki noritēs tā kā iecerēts un vēl par kādu santīmu labāk. Kamēr mums tie santīmi vēl ir drīz jau Gan jau tāpat būs kādi kuriozi un kādi negaidīts, neplānots lietas arī. Un par tiem gan jau vēsturi stāstīs.